ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas 30. nodaļas. Taču Kungs gaida jūs apžēlot. Svētīti visi, kas cer uz viņu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, par jaunās nedēļas iesākumu. Katrs rīts, kad atveram savas acis, ir ne tikai jauna pamošanās, tā ir gluži kā jauna piedzimšana, jauna ienākšana šajā pasaulē. Un līdzīgi kā mazs bērns vēl tikai nojauš, kāda būs pasaule, kurā viņš ienāks, līdzīgi arī mēs varam domāt par katru jauno dienu. Kāda tā būs, kā mēs tajā jutīsimies, vai šī pasaule ir laba, vai tā ir droša vieta, kur būt. Protams, tajā brīdī, kad pamostas mūsu apziņa, tai līdzi nāk mūsu pieredze, mūsu atmiņas, mūsu līdzšinējās uzkrātās sāpes, vilšanās, pārdzīvojumi, un dažkārt vēl pat nedodot šai jaunajai dienai iespēju, mēs jau nospriežam un nolemjam, ka labi nebūs, ka būs tādas pašas sāpes, tādas pašas vilšanās, kā citas reizes. Taču šajā rītā mēs pateicamies debes Tēvs par atgādinājumu, kuru saņemam caur pravieti Jesaju, kurš nepārprotami apliecina tavu attieksmi pret šo pasauli un tevis radītajiem cilvēkiem. Gluži kā mīloši vecāki, kuri gaida, kad viņu bērniņš pamodīsies, lai par viņu parūpētos, lai viņam sniegtu visu nepieciešamo. Tā arī tu, Kungs, gaidi ikviena cilvēka pamošanos. Tieši tādā pašā veidā tu gaidi ikviena cilvēka ienākšanu šajā pasaulē, piedzimšanu, lai par viņu apžēlotos, lai viņu svētītu, lai par viņu gādātu. Tie bieži vien esam mēs paši, pieaugušie, kuri nelīdz galam spējam parūpēties par bērniem, sniegt viņiem nepieciešamo drošības, paļāvības un patvēruma izjūtu. Bet tu, Kungs, no savas puses dari visu iespējamo. Tu sniedz visu, lai cilvēks šajā pasaulē justos gaidīts, pieņemts, aprūpēts, lai viņam nekā netrūktu. Līdzīgā veidā tu, Kungs, gaidi ikvienu, kas pamostas jaunā rītā, lai apžēlotos, lai svētītu, lai vadītu cauri šai dienai. Jā, nereti mēs uzvedamies kā pazudušais dēls Jēzus stāstītajā līdzībā. Mums ir sajūta, ka mēs paši visu varam, protam, mākam. Mums nav vajadzīgas tēva mājas, mums nav vajadzīga tēva klātbūtne. Galvenais dabūt no viņa mantojumu, dabūt visu, kas dzīvē vajadzīgs, un tālāk jau mēs paši. Un kamēr vien mums kāds resurss ir, kamēr vien mūsos pašos pietiek resursa un spēka, tik ilgi mēs varbūt arī varam dzīvot ar šādu attieksmi, mēs ar visu tiekam galā paši. Bet nāk brīži un nāk laiki, kad ārējie un iekšējie resursi sāk izsīkt, līdz mēs nonākam kādos izmisuma, bezcerības stāvokļos un situācijās, un tajā brīdī pat pazudušais dēls sāka domāt par tēva mājām, un viņam atlika secināt, ka turpat vergiem
algāģiem klājas labāk nekā viņam, viņa iedomātajā brīvībā. Un viņš, nezinādams, ko gaidīt, devās atpakaļ un piedzīvoja tieši to, par ko runā jau senais pravietis, ka viņa tēvs viņu gaidīja katru dienu, katru brīdi, gaidīja atgriežamies, lai varētu par viņu apžēloties, lai varētu turpināt viņam sniegt savu svētību. Tas izmainīja jaunākā dēla sirdi, tas izmainīja viņa turpmāko dzīvi. Viņš saprata, ka ikdienas ik mirkli drīkst uzticēties tēva gādībai, viņa laipnībai. Jā, kungs, mēs zinām, Jēzus šo līdzību stāstīja, lai iedrošinātu arī mūs, ka tajā brīdī, kad mēs no rīta atveram savas acis un uz mirkli apzināmies, ka esam iespējams kaut kur aizklīduši, nomaldījušies, sapinušies paši savā gudrībā un meistarībā, tu mūs gaidi, lai apžēlotu, lai mūs svētītu. Un mēs lūdzam, kungs, lai šim iedrošinājumam mēs varētu ļauties arī šajā dienā. Un ne tikai priecāties par visu to žēlastību, kuru saņemam no tevis, bet ar šādu pašu attieksmi mēs varētu mācīties dzīvot arī paši, iepratim citiem, ar šādu attieksmi veidot mūsu pašu savstarpējās attiecības, ka pašos pamatos mēs uzlūkojam cilvēkus ar labvēlīgu skatu, mēs sagaidām, kādu tuvojamies savai dzīvei ar žēlastības izjūtu, ar vēlēšanos dot no sevis labāko. Bet, protams, ja sajūtam un piedzīvojam kādu apdraudējumu, tad iemācīties arī nospraust robežas. Bet visādi citādi no tevis, kungs, mācīties žēlastību un svētību. Tas veido šo pasauli par vietu, kurā ir vērts dzīvot, kurā ir vērts būt, kurā ir vērts vienam otru atbalstīt un savā starpā sadarboties labākai, pilnvērtīgākai, jēgpilnākai dzīvei, mums katram un mums visiem kopā. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.